Mums ir SIA gremošanas slimību centrs Gastro, un tie ir digitālie risinājumi uz risku kalkulatoriem balstītiem nosūtījumiem uz gastrointestālo endoskopiju. Labdien, cienījamie klātesošie! Esmu Ivars Tolmans, un es jūs iepriecināšu un informēšu par inovatīvu risinājumu gremošanas sistēmas endoskopijām. Mūsu projekta mērķis ir izveidot jaunu, interaktīvu, valsts medicīnas datu sistēmā integrētu, ērti lietojamu vietni, kas ļaus pacientiem, ārstiem nosūtītājiem, endoskopiju veicējiem, valsts institūcijām un arī citām medicīnas nozarēm vajadzības gadījumā efektīvi un ātri veidot nosūtījumu uz procedūru. Nākamo lūdzu. Gremošanas sistēmas endoskopija ir viena no būtiskākajām gastroenteroloģijas sastāvdaļām, un nepieciešamība pēc šīs procedūras nākotnē tikai pieaugs. Mūsu valsts katru gadu maksā apmēram par 100 000 dažādu endoskopiju, kas galvenokārt tiek veikts ambulatorā un dienas stacionārā, un šim nolūkam tērējot apmēram 30 miljonu eiro gadā. Profesionāļu pieredze liecina, ka apmēram trešdaļa no šīm endoskopijām tiek veikta uz medicīniski nepamatotu indikāciju pamata. Līdz ar to bieži nav vajadzīgs. Līdz ar to valsts katru gadu samaksā apmēram 5 līdz 7 miljonus par endoskopijām, kuras varēja neveikt, vai varēja veikt labākajā laikā. Nemaz nerunājot par rindu garumu, kas dažkārt sniedzas ilgāk par pusgadu, nemaz nerunājot par faktu, kad Latvija agrīni diagnosticēto gremošanas slimības nopietno patoloģiju ziņā atrodas vienā no pēdējām vietām Eiropā. Līdz ar to mūsu projekta mērķis ir piedāvāt efektīvu risinājumu, kas pirmkārt ļautu pacientam tajā brīdī, kad viņš vēršas pie ārsta, vai pat proaktīvi viņam signalizēt par to, ka viņam varētu būt patoloģija, radīt iespēju noformulēt šo vēlmi. Otrkārt, nosūtītājam definēt pamatotas indikācijas un noformēt adekvātu nosūtījumu. Treškārt, ārstam, kas veic procedūru, ļaut efektīvi nokļūt pie šīs svarīgās informācijas un pieņemt pareizos lēmumus procedūras laikā. Nemaz nerunājot par ieguvumu sabiedrībā un valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu. Šī tabulā jūs redzat veicamos soļus detalizēt, es vēlētos uzsvērt sadarbības partnerus. Šajā projektā mēs iesaistīsim profesionālas asociācijas, tā skaitā ģimenes ārstus. Iesaistīsim medicīnas iestādes, ieskaitot Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcu. Iesaistīsim Nacionālo veselības dienestu, slimības profilakses un kontrolas centru. Tālākā ilustrācijā jūs redzat šī projekta etapus. Izstrādes posmu mēs plānojam apmēram uz 8–9 mēnešiem. Šajā posmā mēs strādāsim pie klinisko vadlīniju adaptācijas un digitālas pārveidošanas. Tālāk mēs veidosim personalizētus saslimšanu risku kalkulators, ko piedāvāsim pacientiem, digitālas pacientu anketas un arī digitālas nosūtījuma formas. Tā rezultātā mēs tuvosimies šai digitālajai vietnei un platformai, un visos šajos etapos mēs iesaistīsim profesionāļus, kas testēs šīs aplikācijas virzību. Testēšanas posmā veiksim arī iegūto datu analīzi, un, protams, ļoti sabiedrības informēšana ieņems svarīgu lomu testēšanas procesā, un, protams, rezultātu apkopošanas posms. Kas ir pilota galvenās inovācijas? Pirmkārt, šī interaktivitāte no pacienta sākuma līdz procedūras veikšanai un ar atgriezisko saiti nākamais nosūtījums, ja tas nepieciešams. Viņš būs integrēts datu sistēmās. Rezultātos gribu uzsvērt sabiedrības ieguvumus, nerunājot par materiāliem ieguvumiem, bet informētība, pārliecība par savu veselību un iespēju nokļūt pie ārsta. Galvenie ieguvēji būs pacienti.
tā skaitā bērni un pieaugušie. Protams, ģimenes ārsti un speciālisti, kas nosūtīs, endoskopiju veicēji un, protams, visa veselības aprūpes sistēma un pacienta apmierinātība ar veselības aprūpi. Es gribu pateikties mūsu komandai, kas iesaistījās šīs pilota projekta pirmās fāzes realizācijā un, protams, arī visiem klātesošiem. Un es būšu priecīgs par jautājumiem. Paldies! Paldies! Priecāsimies kopā par jautājumiem. Tātad mentī.com, tur arī varam uzdot jautājumus un sākam. Ja Latvija jau šobrīd ir vienā no pēdējām vietām patoloģijās, vai kopējo endoskopiju daudzumu samazināšana vēl vairāk nepasliktinās rādītājs, jo procedūra varētu tikt neveikt kādam, kam tā vajadzīga? Paldies par jautājumu. Viens no šī projekta mērķiem ir veikt strukturētu endoskopijas nepieciešamību prioritizēšanu. Un tiešām ļoti svarīgi ir veikt endoskopiju tieši tiem pacientiem, kam viņi ir visvairāk vajadzīgi. Samazinot nepamatotu endoskopiju īpatsvaru ar šī projekta rezultātu, mēs tieši palielināsim iespēju, ka tie individi, kuriem visvairāk viņi ir vajadzīgi, nokļūs uz endoskopiju īstajā laikā. Nevis gaidīs rindā pusgadu un ilgāk. Kā plānojat informēt sabiedrību un iesaistīt šajā iniciatīvā? Sabiedrību mēs vēlojam informēt no paša pirmā brīža, un mēs esam reāli jau sākuši to darīt. Mēs izmantosim gan sociālos tīklus, gan visus iespējamos pārējos saziņas līdzekļus. Mums tāda pieredze jau ir faktiski vairāk gadu garumā, ko mēs darām ar diezgan lielu regularitāti. Tieši šī projekta kontekstā mēs tiklīdz varēsim ķerties klātai realizācijai, mēs noteikti sāksim ar informēšanas kampaņu, kas pēc būtības ietvers ne tikai pacientu loku, bet arī medicīnas profesionāļus ar šīs problēmas aktualizēšanu, un tas būs sākuma punkts. Bet sabiedrības informēšana ietilpst visu šī projekta etapu fāzēs. Un tad uzreiz ir papildus jautājums, vai jums jau ir kādas iestrādes šādā pacienta informēšanā? Jā, mums ir, kā jau es teicu, mēs jau faktiski vairākus gadus to darām. Mums ir gan publikācijas sociālos tīklos, mēs publicējamies gan medicīnas, gan sabiedriskajos medijos. Iespēju robežā to darām. Piedalāmies valstiskā līmenī svarīgu struktūrālu pasākumu koordinēšanā, veicam rezidentu apmācību un kopumā piedalāmies šīs problēmas īstenošanā. Karstais vārds mums jautājumos ir informēšana un informētība, jo vēl viens jautājums. Kā mērīsiet sabiedrības informētību, kas ir viens no sagaidāmajiem rezultātiem? Jā, tas ir ļoti interesants jautājums. Mēs par to esam domājuši, un šī digitālā aplikācija būs viens no instrumentiem, kā to varēs izdarīt. Un konkrēts piemērs ir procents, kādā pacienta aizpildīs šīs anketas pirmo daļu. Vēršoties pie ārsta, mēs varēsim notestēt, cik daudz no mūsu piedāvātajiem rīkiem, jo mēs gribam sākumā iztestēt 50 ģimenes ārstu prakses dažādos reģionos, un no viņiem mēs dabūsim atgriezisko saiti. Protams, mēs elektroniski to redzēsim. Mēs varēsim redzēt, cik no pacientiem, kam šāda iespēja ir piedāvāt, to reāli sasniegs. Skatoties ilgtermiņā, mēs prognozējam, ka optimālais rezultāts varētu būt 50–60% no visas sabiedrības varētu atsaukties šim projektam un iekļauties šajā sistēmā, kas ir salīdzinoši ļoti augsts rādītājs šāda veida projektiem. Noteikti par šo arī esat domājuši. Vai nosūtītāji nespēs apiet jūsu algoritmu, lai tik un tā nosūtītu pacientu uz endoskopiju? Noteikti spēs. Medicīnā viss ir iespējams, un medicīnā ļoti daudz arī sociāla indikācija. Bet šī projekta pamatbūtība ir medicīniski prioritizēt nosūtījumu un ļaut arī individam pašam saprast, kurā brīdī viņam jānokļūst pie ārsta. Un šis trīspakāpju analīzes princips, kas šeit ir ietverts, tātad pacienta vēlme, nosūtītāja interpretācija un arī vēlme, un treškārt paša izpildītāja vēlmes un prasmes. Un viņas samazinās ļoti, ļoti ievērojami šīs sociālās indikācijas, manuprāt, kas joprojām medicīnā ir ļoti svarīgas. Viņas palīdzēs pašam pacientam strukturēties, un šos trijos līmeņos samazināsies gadījumi, kad cilvēks nokļūs uz endoskopiju tikai un vienīgi savu individuālo vēlmi dēļ. Kā ar pacientiem bez digitālajām prasmēm? Kā iegūsiet rezultātus no viņiem? Šī pacienta grupa ir ļoti cienījama, viņa nav pārāk liela, bet viņa ir, mēs ar viņiem rēķinamies. Un mūsu princips šīs aplikācijas izveidē būs tāds, ka pirmkārt mēs viņu veidosim ļoti draudzīgi
visiem neatkarīgi no viņa fiziskajām vai garīgajām prasmēm, no paša pamata viņi tā būs izveidota. Bet tiešām tiem individiem, kuriem nebūs iespēja lietot viedierīci vai kādā citā veidā integrēties patreizējās prasībās dzīvē un medicīnā, mēs vienmēr aicināsim izmantot palīgus. Tie varētu būt cilvēki, asistenti, aizgādņi un, protams, kad vienmēr arī ir individuāls kontakts iespējams. Un viena no iespējām, ko mēs piedāvāsim, piemēram, savā centrā, un to aicināsim arī darīt citiem endoskopiju veicējiem, kad individiem, kuri nav spējīgi digitāli aizpildīt šīs lietas, viņiem mēs piedāvāsim klātienes palīdzību un to izdarīsim. Kāpēc netiks iesaistīts universitāšu slimnīcas un citas lielās slimnīcas Latvijā? Universitāšu slimnīcas tiks iesaistītas, kā jau es minēju, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca. Mēs to ļoti mērķiecīgi darījām. Pirmkārt, vēlreiz lielākā daļa endoskopiju ne tikai Latvijā, bet arī visās pasaules valstīs šodien tiek veikts ambulatoru dienas stacionārā un universitātes slimnīcās tikai ļoti niecīga daļa. Vēl viena pieeja mums bija tāda, ka mēs platformu veidojam ar mērķi nekonkurēt un iesaistīt mūsu sadarbības partnerus, kuriem ir ļoti līdzīgas intereses, un tāpēc mēs izvēlamies tieši Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, jo viņi tiešā veidā nekonkurē ar mums kā pakalpojumu sniedzējiem. Un šis ir viens no principiem šīs platformas attīstībai, ka viņas mērķis ir nevis nodrošināt vienas iestādes intereses vai vienas pacientu grupas intereses, bet radīt vidi, kas būs izdevīgi visiem Latvijas spēlētājiem. Bet mēs noteikti iesaistīsim universitātes slimnīcas. Mums ir 3 universitātes slimnīcas, 2 pārējās. Mēs iesaistīsim noteikti kaut kādā etapā, bet vēlreiz lielākā šo procedūru daļu, uz ko attieksies šis faktiski ir ambulatoru dienas stacionāra procedūras, kas ir reģioni. Vai šo varēs attiecināt arī uz citām procedūrām, piemēram, radioloģijā? Jā, noteikti. Un jāsaka, ka radioloģija ir ļoti daudz izdarījusi, arī laboratorija ir ļoti daudz izdarījusi. Arī Nacionālais veselības dienests ir ļoti daudz izdarījis, domājot par digitāliem nosūtījumiem. Un viena no mūsu vīzijām, ka sekmīgi realizējot šo pilotu projektu, noteikti atradīsies dzirdīgas ausis un ieinteresēti prāti, kas teiks, varbūt arī mēs savā nozarē varam šo principu izmantot. Un cik liela projekta ietvaros būs testa grupa? Testa grupa ir jau pašos pamatos diezgan liela, ilustrējot, cik viņa varētu būt liela. Tas sākotnējais pacientu skaits būs apmēram no 5 līdz 10 tūkstošiem, bet, piemēram, mūsu centrā vien mums gadā ir apmēram 15 tūkstoši pacientu, kurus mēs esam gatavi notestēt vienā vai otrā etapā. Bet vēlreiz vēlos uzsvērt, ka šī platforma nav domāta konkrētai pacientu grupai vai slimību grupai, bet viņa viļņveidīgi iekļaus arvien vairāk pacientus. Un testēšanas režīmā 50 ģimenes ārstu praksēs mēs prognozējam sasniegt 5–10 tūkstošu pacientu, kas iekļausies tajā pirmajā fāzē, bet, kā jau es teicu, ņemot vērā mūsu endoskopiju apjomu, ko mēs veicam visu Latvijas pacientiem, mēs diezgan lielā skaitā varēsim iztestēt milzīgam iedzīvotāju skaitam, un mums jau ir pieredze ar anketu testēšanu šādā veidā. Brīnišķīgi. No jautājumiem tas viss. Ļoti daudz paldies vārdi un vērtīgs projekts veiksmi. Paldies. Jā, tā mums sarakstīts. Lūkosim, kā sabalsots ar luksusforu krāsām. 20 klātesošie un attālumā esošie saka ļoti labi. Paldies! Paldies! Nu, re.